Tad varbūt pastāst, ar ko tu sāki. Es tajā laikā jau automazgātavā biju tā ar sirdi un dvēseles. Es domāju, ka cilvēki zina to, ka tu jau ir dītālnieks, tev ir pulēšana, tev ir automazgātavā. Bet visi pie mums brauca, tad, kad jau vairs tajā robotā nomazgā. Nevar dabūt tīri. Sliekšņi ir galīgi netīri, paklājiņi ir tik netīri, ka viss ir slikti, un tad mēs cīnāmies. Tas nav tev iziet kursus tur pa nedēļu un 2 un pēc tam šitā strādāt. Tā nebūs tur gadi paies, lai tu varētu tādā tempā taisīt un prasīt tādu no. Īstenībā viena tēma vēl par ko var parunāt. Ka Latvijā dītēlings ir super augstā līmenī. Klausies, cik daudz zvans dienā tu saņem? Kā mēs esam tie, kas redz tās jaunās mašīnas pirmajā un kārtīgi viņas paliek tikai sliktāk un sliktāk un sliktāk. Kā ar klientiem, vai viņi ir kļuvuši zinošāki? Tā kā, viņi gan kaut kur saskatījušies tos ārzemju video, kur, man liekas, ir samontēts, ka tu tur, uzliec ar zīmulīti, tad tu tur paslīpē, tu uzliec un pēkšņi izskatās. Kas tev liekas, kas varētu būt dītēlinga nākotne? Tā diena ir pienākusi, un jau gan arī man liekas dītēlingā leģenda tu esi. Tātad pie mums studijā ir Edmunds Vaivods no Piņķu automazgātavas, bet to laikam kā Piņķu automazgātavas zina mazāk, ne? Zina vairāk tevi kā Edmundu. Pareizi saprotu? Jā, kā lai pasaka, tā nosauc leģenda. Nezinu, diez vai esmu leģenda. bet jā, tie sociālie tīkli palīdz. Kaut kur mēs esam redzami. Citreiz ej pa ielu, tad kāds pasveicina. Pasveicina. Es braukāju apkārt arī pie citiem dītēliem. Tu droši vien to nedarbojies. Bet es varu pateikt, man nav laika braukāt, es laikos darbā. Tā viņš ir, tev jāsteigā, soļi jālas. Jā. Bet tā, jebkurā gadījumā industrijā, Latvijā pilnīgi noteikti viss. Es domāju, ka viss zina. Jo es aizbraucu pie kāda dītēlēra vai kāda, tad vienmēr izsakās labi par tevi. Saka, Edmunds malacis, pasties, kā viņš ir uzrāvis augšā un tā. Tad varbūt pastāst, ar ko tu sāki, kā tu vispār nokļuvi tur, kur tu esi tagad. Prieks dzirdēt, ka tā saka. Forši, ka saka kaut ko labu, nevis. Slikti jau saka tikai komentāri. Jā. Es tāds cilvēks, ja kāds pasaka slikti, es ļoti pārdzīvoju, analizēju, kā. Jā. Komentārus gan es nelasu visus, bet tos neņem galvā. Bet, ja pasaka, tad ļoti analizēju. Bet, jā. Kā es sāku? Kā tu sāki? Kā es sāku? Tas bija sen. Sāku pateicoties manam tētim un kaimiņam. Mums jau Piņķos bija automazgātava. Man tētis bija viens no īpašniekiem. Tad bija uznākusi dišķibele. Tad tā automazgāšana nebija tur nevienam, ne otram primārā. Viņiem bija citas lietas, ar ko nodarboties. Tad tas bizness arī nebija tā, ka baigi labi gāja tajā laikā pēc krīzes un pēc krīzes periodā. Tas kaut kāds 9. gads, 8. 9. Tas sanāk, sanāk kaut kādi, kurā gadā es sāku. Es sāku laikam pats kaut kādā 20? Uj, ne 20, bet cik kaut 13 gadu atpakaļ, cik tas ir? 13. gads, bet bija tā, ka bija automazgātava, kur bija uzcelta 2007. gadā. Es jau tur pirmo gadiņu labi nostrādāju, sākās krīze, bet es tur pavadīju jau vasaras bērnībā. Kā jau teicu, man tur ņēmās tētis un kaimiņš. Viņi bija izveidojuši, bet viņi paši nebija uz vietas. Viss tur kā notikās, tā notikās. Kaut kas labāk, kaut kas sliktāk, bet kaut kādā 2011. man liekas, gadā viņi to pārdeva kaimiņiem. Mūsu kaimiņiem, ko mums kopā ēka, ar nosacījumu, ka turpinās īrēt. Tikai neviens īsti negribēja turpināt no viņiem abiem īrēt. Un tad es uzrados pirmā kursa students. Viņi man teica, varbūt tu gribi pavadīt, tur pastrādāt. Man likās, zinu, kā universitātē pirmajā kursā būšu uzņēmējs. Super, protams. Sākumā viņi man teica vienkārši pastrādāt, tad pēc 3 mēnešiem mēs nonācām, ka tev vajag kaut kā uz nomaksu atpirkšu tos 2 Kerhers un Putex sūcējus un izpirkšu viņiem pa kaut kādu inventāru, laika gaitā naudiņu un turpināšu īrēt pats. Un tad, tā es kļuvu diezgan ātri, laikam bija 22 gadi, kļuvu par uzņēmēju. Likās super, iešu. Tagad visi strādās un tu dzīvos pludmalē. Es dzīvošu, ielikšu vadītāju, es tā to vadītāju. Vēl ar vienu lietu. Vēl ar vienu lieku, jā. Bet tā bija tāda super laba dzīves skola. Paralēli pabeidzu universitāti kaut kā.
skrienot pa to mazgātavu, braucot turp šurp, kādu svarīgāku lekciju aizbrauc. Nostrādā, tad atbrauc pamazgā pats mašīnas, jo nav kāds atnācis uz darbu vai ko. Tā gadās, jā. Un tad, jā, bet viss sākās ar automazgāšanu. Tad automazgāšana bija kāda laika, es atceros, kad mēs tev sākumā piegādājām tikai automazgātu vai ķīmiju. Un tā pulēšana parādījās vēlāk. Pulēšana īstenībā es vakardien patinu, mēs detailingu paši sākām tikai kādus bišķi vairāk kā 5 gadus atpakaļ. Sākumā man nebija sava meistara. Es saucu kādu, kas mūsu telpās tur pa nakti atbrauc nopulē. Es pat zinu, kas te bija. Jā, tu pat zini, jā. Teica, es tieši paskatījos šodien, lai sagatavotos. Es paskatījos, kad mums ir pirmā garāžiņa izveidot, kur mēs pirmās telpas paņēmām. Tā bija tāda. Vai jūs pirmo mašīnu nopulējāt? Pat ne mazgātavā, vai ne? Nē, mēs vēl citos servisos stūrīs šīrējām, lai varētu pulēt. Kas bija tas pluss, varbūt tām, ka cik man bija ļoti, es tajā laikā jau automazgātavā biju tā ar sirdi un dvēseli, es tur biju katru dienu, tad bija ļoti labas atsauksmes, ļoti liela uzticība no klientiem, man uzticēja jau tajā laikā dārgas mašīnas, es pateicu, ka mēs viņu nopulēsim, tad man jau tādu pirmo mašīnu deva, kura maksā tur, dārgi, kas tādā ziņā klientus man bija salīdzinoši viegli pirmos dabūt, jo man jau bija liels klientu loks, kuri man uzticēs. Bija bāzīti tādi, jā? Bija bāzīti. Uzlikām plakātiņu, ka pulējam, jā, tad sāka interesēties. Kad sākām sociālos, tad vispār aizgāja baigais bums. Teikt, ka tajā laikā mēs tādi vieni no pirmajiem, kas tiktu kā sāka, tad, jā. Jā, un kas bija līdz sākumā tas, tieši tajā posmā, kad tu izdomāji, ka jūs taisīsiet arī pulēšanu, kas bija tāds lielākais izaicinājums? Tas bija telpas, vai tas iemācīties bija cilvēks? Pulēt kārtīgi. Jā. Jā, jo sanāk, jo tagad jau cilvēki bieži vien iemācās pulēt un pēc tam domā par klientiem. Tev bija klienti, bet nebija tā, ka mēs, protams, bijām izgājuši apmācības un nebija tā, ka nespratām, ko daram, bet, protams, šī brīža zināšanas ar to, kas bija tajā laikā, nevar salīdzināt. Cik sākumā bija ilgākais laiks, lai vajadzētu nopulēt vienu mašīnu? Ņēmāmies tur 2 dienas un vairāk ar vienu mašīnu. 3. 3, jā. Nav bijis tā, ka tur nedēļa vai čakarējās ar kādu mašīnu. Mums bija tā, ka mums bija viens Aston Martins. Tas vēl pat nebija savas telpas. Bija iedots Aston Martins un viņš bija zaļā bez metālikas krāsā, kas ir tāda uz pasteli, tāds tumšs pasteli, bet super kā jau bez metālikas. Jā. Mašīna īstenībā bija jauna, bet no salona izbrauca jau super saskrāpēta, bija jāliek keramika, un mēs nekādīgi viņu nevarējām dabūt bez hologramām. Bez hologramām. Tā kā, lai nebūtu tas, lai finišiņš būtu ideāls. Un, tad ņēmāmies, cīnījāmies. Jā, tas bija tāds, es to vienmēr atceros, ka tas bija tāds nedaudz stresiņš un nedaudz ņemšanās, kad, zin kā, iedot mašīnu par 300. Nebija bāls, ka būs tik ilgi jārīvēties hologramas, ka būs cauri lakai izmauks. Nē, mēs, tik traki ar nebija. Vilni jau to neņēma. Bet bija, tas viss bija process, kā mācījāmies. Vai tajā sākuma procesā, kad jums vēl nebija savas telpas un savs pastāvīgais meistars, bija kaut kādā brīdī, nē, es šito negribu. Bija, atbrauc meistars pa nakti, kas it kā bija ļoti labs meistars. No rīta skatos, nav rezultāts. Tu pa dienu tad domā, ko tu tur tam mašīnu jādod, ko izdarīt. Meistars vairs nav, pa dienu. Meistars vairs nav, tad tas nebija veids, kā es gribu strādāt. Tad es sapratu, ka mums vajag normāli savus meistars, savas telpas. Jā. Tad tā tas arī virzījās. Viss tā padrusciņam uz priekšu, un tad padrusciņam vienā brīdī tā bišķi ātri aizgāja viss, bet jā. Kā tev liekas, kurš bija tas brīdis? Vai bija kaut kāds atslēgas punkts? Pirmais lielais atslēgas punkts bija sākt taisīt TikTok video. Tas bija, ja tagad gandrīz katrs to dara, tad tajā laikā īsti mēs laikam, es varbūt bija kāds, kurš darīja, bet nebija īsti neviens, kas stāsta par, tīri par pulēšanu. Mēs ielikām pirmos video, kā izstāst, tur puskapats nopulēts, pus nenopulēts un kaut ko pastāst. Man īstenībā bija sākumā kauns pašam filmēties. Es Artūram, kurš mums ir filmētājs, viņam rakstīja tekstus. Jā. Teicu, kas viņam jārunā. Viņš stāvēja malā klausījās, kā viņš runā. Viņš teica, ka viss ir TikTokā. Es teicu, TikToks ir priekš skolniekiem. Kad neviens TikTok neskatās, es nefilmēšos TikTokā. Jā.
tad mēs kādus pirmos tur 20, 30 video uztaisījām, ka viņš, un tad es kaut kā saņēmu. Tas aipāja malā, ļauj man, jā. Nu jā, un tad aizgāja. Tad sākumā bija tā stīvāk, tagad jau vispār. Tā mūs, zin, tā, nu, šobrīd baigi daudz darba, tad varbūt neveltam tik daudz enerģijas, bet, nu, mums tas notiek super ātri, ar pirmo reizi viss, un nu, tad kādreiz bija, tur 4 reizes pārfilmēsim, kā tagad no labi tas stostījās. Jā. Bet liekas, noteikti, ka TikToks mums tur uztaisījām ar Kārboju sadarbību, uztaisījām ar redakcijām, tas iedeva baigo atspērienu, tad bija, es atceros. Tie laikam bija tādi lielākie TikTokeri, no Latvijas, kas... Jā, un tajā laikā tad mums bija rinda, tur bija brīži, kad mēnesis uz priekšu bija rinda, tieši uz pulēšanu. Mēnesis jau tā ir bišķiņ pa daudz, ir, ne? Mēnesis ir pa daudz. Man tagad pavasarī bija uz līmēšana rinda vairāk kā mēnesis un pat pusotrs. Un tas bija pa daudz. Es jutos neērti, ka klients ir nopircis jaunu mašīnu. Es nevaru paņemt uzreiz. Jā. Citi priecājās, ka ir garas rindas, zin, tur lielās formātā. Jā, bet tu kaut ko pazaudē, un plus tu zini, kā tu jūties atbildīgs par to klientu, ka viņam ir jauna mašīna, un tad viņš brauks un viņu daudzīs, vai viņš garažā cietīsies. Tas ir tāds sajūta, ka tev ir jauna mašīna, un tur viņi nevar braukt vai kaut ko. Ir tāds aplausis. Jā, tāpēc es arī šeit varu izmantot iespēju atgādināt, plānojas jauna mašīna, laicīgi zvanam, pierakstamies, labāk viņa kavēsies, bīdīsim uz priekšu, bet lai vietiņi ir. Tas tāds. Tā ir, ja cilvēki, piemēram, zina, ka ir pie tevis rinda pusotras 2 mēnešus, es labāk nezvanīšu viņam. Jā, šobrīd nav tāds rindas arī. Jums arī diezgan liela komanda ir, lai varētu nebūt komanda rindas. Liela, jā, šobrīd liela. Tāpēc man kārtīgi jāstrādā, lai viņiem visiem būtu ko ēst. Kā baigi ātri arī ēd tos darbiņus nost, piešāvušies, kurš pa 2 sāc strādāt. Jā. Tas ir interesanti, jo es zinu, tie nav daudz cilvēku, kas strādā uz vienu mašīnu pārī. Nav daudz, bet es zinu, tie, kas to dara, viņi reāli ātri dara. Es zinu čaļus, kas pulē mašīnas divatā. Viens ir super piešāvējis ar rotoriju strādāt, pulē ar vilnas ripu. Viņš nopulē vienu detaļu, iet uz nākošo, un tad tas otrs pieķerās tās hologrāmas. Man bija arī kādreiz viens no maniem pulētājiem. Viņš citreiz, es zinu, ka bija darījuši halturs, viņi arī darīja pa 2. Viņi jau sastrādājās. Bet līmēšana, noteikti pa 2 ir ātrāk, jo visas lielās detaļas liek virsū, sastrādājās ir forši. Bet, man ir meistari, kuri nekad nestrādās, 2 tā ir meistari, kuriem patīk. Jā. Un vai viens vispār var aplīmēt mašīnu? Vienmēr ir lielās detaļas. Tur pats pieeja palīgā jumtu uzlikt vai kapotu uzlikt. Lielās detaļas tur. Es par to arī jautājums. Jāuzliek ir 2 tā. Viens var kaut kur, tu nevari A-pilāru paņemt, jo viņš kaut kur var pa zemi. Pastāst, kas ir A-pilārs. Labi, Dievs, tāds slēngā runā. Kas ir A-pilārs? A-pilārs ir garākā mašīnas detaļa. Tā ir tā, kas ir priekšējā loga stātnē un aiziet uz spārnu. Uz aizmugures spārnu. Un sanāk, ka viņu vajag visu uzlīmēt no viena gabalā. Vienā gabalā, un viņa ir liela. Jā. Stātne no jumta nāk atsevišķi detaļa? Jā. Okay. Tur ir šuvīta, tā vienmēr ir atsevišķi. Jā. Jūs labi taisnās pamanījuši tā šuvīta? Jā. Neskaties. Sākumā, tu sāki droši vien ar vienu pulētāju un vienu spotiņu, kur taisīt mašīnu. Jā. Kā tu nonāci līdz tam, ka tev ir tagad 2 lokācijas, kur tev ir tikai līmēšanas nodaļa? Es atceros, ka tu tur vācies iekšā un tev bija bišķiņ stresiņš par to, kā piepildīt to vietu. Kad tev likās, ka vai pietiks tagad darbam, un pagāja nevisai ilgs laiks, kad tev vajadzēja ņemt atpakaļ to telpu, ko tu pirms tam īrēji, kur tu uztaisīji atsevišķi tikai pulēšanu. Kā tu nonāci līdz tam, ka vajag paplašināties tā? Jā. Kā es nonācu? Visa tā attīstība visu laiku bija tāda pa posmiņiem. Mēs visu laiku gājām uz priekšu, kaut ko likām klāt. Bet, protams, tāds es teiktu pēdējais tāds tieši kaut kāds pusotrs gads arī, liels izrāviens īstenībā bija tās jaunās telpas. Sanāca kārtīgs ieguldījums, bet, visa vide, ja iepriekš teikt paskatos, kur mums līmējām vecajās telpās, ka tikko tur izkrāsojām sienas, likās vēl stilīgi garāži. Pēc skaties, tur grīdā caurums, zin kā kas, tur tagad, kad ir viss tā profesionāli un telpas ir super vienmēr, mēs cenšamies turēt, ka viss ir tāds
salīdzinoši kārtīgs, tīrs, un tas viss arī ir redzams video, cilvēki redz, un tad attiecīgi tas ļoti ievieš uzticību. Un tad, kad mūsu video sāka parādīties jaunās telpas, tas arī bija tāds rīktīgs rāviens. Tad arī pieauga, ja? Tad ļoti pieauga, jā, un tad diezgan ātri palikām pie tā, ka ir pa maz, jā, jo mums bija viens līmētājs, pārējot, divi līmētāji, pārējot uz jaunajām telpām. Šobrīd mums ir 5 līmētāji. Jā, un man liekas par tām telpām, tas ir tas, ko es agrāk pamanīju, ka tu jau vari to darbu uztaisīt izcili, jā, arī strādājot, kur ir nekrāsots, nav svaigi krāsots sienas, jā, kur darbiņu var izdarīt, bet man liekas, tie cilvēki, kas grib uzticēt savu mašīnu, kas tur maksāt vairāk nekā tur S60, ja? Un kā viņi labāk dzīst to savu mašīnu, tur, kur cilvēki tiešām ir ieguldījuši kaut kāds resursus un redz to attieksmi pret darbu. Kad tev ir laba darba vide, kur arī pašiem cilvēkiem, kas tur strādā, ir patīkami strādāt, ka tev ir labi aprīkots viss, ka tev ir plauktiņi, kur nolikt visu kaut ko, ka tev ir tur ratiņi, ka tev ir grīdas smuki salikta, labs apgaismojums, viss par rokai. Tas ir, man liekas, ko cilvēki neiegulda savā. Citiem varbūt tās liekas, es uztaisīju super mašīnu un ar to pietiek. Kā tev liekas, vai vajag arī tai vietai, kur, ja, piemēram, detailers ir, viņš var būt labs detailers, es par to nešaubos. Vai tai vietai vajadzētu būt tā kā pie tevis, lai... Tas noteikti. Es palīdz. Vai tas palīdz? Tas ļoti palīdz. Tas ļoti palīdz, un... Ir arī pat tādas situācijas, ka tur ģimene visi atbrauc un tur dēls un skatās tos video, un tad atvedot mašīnu, kaut gan ir atvesta ļoti glauda mašīna aplīmēt, kur liekas, ka cilvēkiem. Viņi palūdz, vai var iet paskatīties. Pastīties, tā kā ekskursijā. Viss pastāst, ka skaisti. Tad pašiem prieks ir. Plus man arī pašam vienmēr prieks ir atrasties tur iekšā. Tas ir viens no man liekas. Vidē, un tas tu pa dienu staigā, kad viss apkārt ir skaists, un tad arī tās mašīnas viss ir skaistas. Sakārtot darba vidi. Es neesmu nekad, nezinu, vai to tur esi novērojis, bet es nekad neesmu taupījis uz nekādiem instrumentiem vai, attiecīgi arī telpas. Viss tika ņemts. Gaismas, tad labas gaismas, grīda, tad laba grīda. Tad katram darba vietā ir pacēlājs. Visi instrumentus mēs pērkam. Nezinu, tas stikla sienas kaut vai pie, liekas, it kā, lai tikai plēvi turētu, var jau turēt arī uz galda, bet mums ir smukas ar āmīšiem. Tas ir liels investīcijas, bet es teiktu, ka to visu, tas viss atmaksājās laika gaitā. Jā, pilnīgi noteikti. Un es arī domāju, ka arī darbiniekiem viņam ir patīkami nākt uz tādu vietu strādāt, kur ir kārtība un kur tā kā... Jā, mums pagājušā vasara bija pirmā vasara, tad mums bija karsti, mums nebija siltināts jumts un ēka sakars. Tad mēs tagad tikko ielika kondicionierus. Jā. Jau kurbulē? Tā bija tāda pēdējā lietiņa, kas bija jāizdara. Tad tagad es teiktu, ka šīs telpas tiešām ir pabeigts. Gvido teica, ka viņam arī noderētu pulēšanas cehā, tā teikt. Jā, tad, kad mēs uzbūvēsim savas, tad mēs to darīsim. Īrēt tās telpās, es tādu naudu netērēšu. Jā, Gvido dzirdēs, ka teviem vārdiņu aizlika. Mums jau tās idejas ir lielas, es jau gribu arī vēl. Topiš, tu pie šitā neapstāsies? Man gribās, lai tomēr nav īrētas, lai ir pašiem savas arī vēl tās pulēšanas telpas. Tas tāds bija kā, ko gribējās darīt šovasar, bet... Nedaudz spēka nepietika un arī, ja godīgi, nedaudz nobijos no visas pasaules situācijas ar visiem, kas teikt ar. Elektromašīnas tāpat vajag aplīmēt. Nav pat un naftu jāsatraucās. Īstenībā es vakar saņēmu nestas rēķinu, vairāk degviela nemaz tik dārga nebija. Protams, ka vajadzēs, bet un darīsim. Ir arī brīvs zemes pleķīts, kur to darīt, bet šobrīd vienkārši teikšu godīgi, nav spēka. Gada apņemšanās ir tik, cik es šobrīd esmu visu kaut ko saņēmies, tos darbus, to visu sakārtot kaut kā, lai kaut cik līdz kaut kādam mieram nonākt, jo savādāk drīz var nonākt līdz izdegšanai vai, nezinu, pārstrādāšanai vai kaut kā tam līdzīgam. Balts pelīts sākt rādīties. Jā, šobrīd gribās nedaudz tikt līdz kaut kādai lielākai kārtībai, mieram, vairāk visu sistematizēt, lai tik daudz nav uz maniem pleciem. Jo pie jums...
Pie jums var ļoti plašu klāstu izdarīt ar pakalpojumiem. Tas man liekas, tas, kas cilvēkiem patīk, ka tu atzini uz vienu vietu, un tu arī tā kā visu izdarīt. Vai tu domāji, piemēram, labi apkops taisīt mašīnā? Droši vien ne. Nē, es šobrīd to, ko visu daru, to arī mēs palielam baigi tālāk negribu. Es domāju, tur, kur es būvēšu piebūvi, būs kaut kādi vienkārši meistari, kuriem es izīrēšu attiecīgi. Es pats tā kā, mums ir ādas meistars, ar kuru mēs sagatavojamies, tad man gribētos vienkārši, lai izīrēt viņam vienu stūri, kurš to dara. Buktes gribētos, lai ir uz vietas, jo mums šobrīd ir ļoti laba sadarbība. Meistars tuvu, viņa lokācija ir tuvu mūsu vietai, viņš ļoti ātri noreaģē notiecīgi. Bet jums droši vien vairāk nāk jaunas mašīnas, un tad tās buktes ir mazāk? Buktes ir daudz. Jaunām arī māk? 2-3 reizes nedēļā brauc pie mums. Okay. Un nāk jaunas mašīnas buktē? Protams. Okay. Neteiksim, kurš tas ir. Zin kā, visādi diemžēl, zin kā, mēs esam tie, kas redz tās jaunās mašīnas pirmie un kārtīgi viņas paliek tikai sliktāk un sliktāk. Jā, un es starp citu nesen dzirdēju, ka ķīnieši ir izstrādājuši tādu sistēmu, ka mašīna nāk nekrāsot no rūpnīcas. Viņa ir kaut kāda grunta pārklājuma, un tu izvēlēsies kādu pārklātu plēju krāsu. Tāpēc mašīnas nevis krāso rūpnīcā, jo tagad krāsojumi piekrīt ir, citiem ražotājiem ir šausmīgi plāni. 60 mikroni, tas es pat nezinu, to var salikt šitā lapas, droši vien var parādīt, cik 60 mikroni. Jo plēja ir cik? 200 kaut kādu vidēji. 200 mikroni, nedomāju, tev viss krāsojums no metāla līdz lakera 60 mikroni. Tur viņi ilgi noteikti nekāpos. Un tad ķīniešiem esot jau izstrādāta tāda sistēma, ka tu, piemēram, pasūti mašīnu, viņa tev atnāk pie dīlera. Pie dīlera viņa stāv nekrāsots. Viņa stāv ir ar kaut kādu pārklājumu, uz kuru tu var uzklāt plēju. Un tu, piemēram, izvēlies, es gribu šitādā krāsā, un tad tev uzlīmē virsū tādu krāsu. Un idejiski tev arī remontēt, piemēram, šobrīd, piemēram, ja tev ir saskrāpēts spārns vai kaut kas, un tu jau vari to detaļu iztaisnot, piemēram, bet tev jākrāso. Tas jau tehnoloģiski dārgi. Un tad ir liekas slānis, tā tu noņem plējas gabalu nost, uzlīm atkal jaunu. Un visdrīzāk pat krāsas sakritīs. Nav tā, ka tagad, piemēram, sudraba mašīna. Tev vajag, piemēram, pārkrāsot spārnu, un tur krāsot 4-5 reizes, lai trāpītu to. Piekrīt. Krāsošana vispār, man liekas, ka detailinga nozara ir super sarežģīta. Tad, man liekas, krāsošana vispār ir. To es varu taču pateikt, ka es nekad dzīvē ar krāsošanu nenodarbošos. Man liekas, tu ej pa šauru laipiņu, un tur, lai nenokristu, ir, Tur nevar nenokrist. Tur ir tik daudz iespējas, kas var nesanākt. Jā, jo, kad man, piemēram, prasa, vai es varu ieteikt krāsotāju, es saku, es nevaru ieteikt krāsotāju, bet es varu pateikt, kur es krāsoju. Tāpēc, ka tas ir reāli sarežģīts darbs, bet viņš ir super pieprasīts. Un tas ir sarežģīts. Viņš arī tur ieguldīja. Pat visnolamātākajiem krāsotājiem vienmēr indi ir nedēļa vai divas, kurš ir kā. Jā, vai ne? Jā. Uz to neviens beig neraujās darīt. Priekšrocība ir, par cik es visu diezgan citreiz varbūt, kaut kā pabaroju darbu, un viens labs krāsotājs man ir kaimiņš, un kaut kā viņš man nemāk pateikt, nē, tad es tur tā kā iespraucos ar tām savām, jo mums bieži ir, tur vien arciņi jānoņem, jāpārkrāso vai kāds tur zīmītes. Tik vakar aiznes, rīt varēs savākt, tad kaut kā apēju. Un tad ir tas klients, kurām mašīna tur stāv, kā es, piemēram. Un tad, sorry, vecīt, nesanāca. Man būs rīt. Bet es tagad nepārdzīvu. Es vienkārši, ja es dodu mašīnu krāsot, es zinu, ka man ir jārēķina ekstra laiks klāt un nav ko cepties par to. Tur bieži vien arī ir nianses, kā apdrošināšanas gadījumos. Tur liekas tikai bumpers, noņem to bumperu nost, tur vēl 4 plasmas. Jā, kas kaut kur jāpasūta. Neviena plasmas nav uz vietas. Man pašam tā bija, ka mēs lidojām uz Vāciju. Es biju atstājis savu mašīnu, biju stirnu notriecis. Likās bumperim apakšu, visiem tikai jāpārkrāsā. Izrādās, tur 18 detaļas vajadzēja. Viss jāsūt, jā. Tur viss panna bija, jā, viss tur. Ok. Un, labi, es domāju, ka cilvēki zina, ka tu, zina to, ka tu jau ir detailnieks, tev ir pulēšana, tev ir automazgātavā. Plēju līmēšana, jā? Ir pašakopošanās mazgātava. Zemens arī var dabūt. Jā, Līdz var dabūt. Saldējumi. Tev bija saldējuma mašīna vai tev vēl ir saldējuma mašīna? Saldējuma mašīna pārdeva, jā. Bija tāds saldējuma biznes, viņš arī, jā, ka braukājām vēl, jā.
Bet, kā bija automazgātāja, gribējās kaut ko vēl, tad, vēl man ir uzņēmums, kur mēs nodarbojamies ar transporta pakalpojumiem. Tas vēl joprojām strādā un paralēli darās. Bet kādreiz bija maksimāls. Likās, redz, iespēja jādara, jātirgo tas, jādara šitais. Šobrīd es nedaudz vairāk izvērtēju. Tu izvērtēji, kam ķerties. Izvērtēju. Kādreiz bija iespēja, mēs varam. Mēs darām, man vienalga, kādu darbu piedāvāja, jā, mēs varam. Un tad tu pēc tam domā, kā to izdarīt. Tu esi diezgan uzņēmīgs čalis, jā. Labi, kā ir visu to? Zini, ir cilvēki, kas, ja tu, piemēram, tu roc, tu viņam nevari paprasīt, klausies, var aiziet nozāģēt koku. Tad tev visu laiku sanāk, tu vienā brīdī roc, tad tev ir jāaiziet, jānozāģēt koks, un tad ir kaut kāda jumtam kaut kāda detaļa jādomā. Kā tu visus šitos dažādos posmus? Grūti iet. Diena ir diezgan intensīva. Šobrīd es esmu, cik man gadi ir? 3-4 gadi, jā, esmu sapratu, ka ilgi es tā nevarēšu. Ja man iepriekš likās, ka jādara, vajag vairāk, vajag. Tagad sāc vairāk novērtēt laiku brīvo, mājās, brīvo laiku. Jā, no tā visa kaut kas cieš, kad tu tik daudz strādā. Video jau tā nevar redzēt, TikTokā jau to nevar redzēt. Tu jau izvēlējies pastāstīt, kur mums ir tāda smuka mašīna, te mēs šito līmē, te mēs šito līmē. Bet, kad pie tevis atbrauc, tev var redzēt, ka tu vienkārši runā pa telefonu, un tu vēl 5 cilvēku apkārt prasa, kā tur to izdarīt. Un procesors uz 1000% laiž. Tur tā lieta, jā, ka tas, kas manā uzņēmumā šobrīd vēl pārāk daudz notiek caur mani. Tas posms, kad no maza tu paliec, kā esmu arī kaut kur runājis ar lielākiem un gudrākiem, kad tu to no maza paliec vairāk pa vidēju. Jā. Tas ir jāmācās lietas vairāk deliģēt, un tā jau ir tā uzņēmējdarbības māksla, panākt, lai tev uzņēmums strādā bez tevis. Vai tu neesi darbinieks savā uzņēmumā? Es neesmu darbinieks, jā. Man šobrīd tā nesanāk, bet es soli pa solītim kaut ko daru, lai to uzlabotu. Cenšos, ja kaut kāda lieta man ir jādara, kuru es vairs negribu darīt, tad es tagad nedaudz ieguldu tās pūles vairāk, tomēr, lai nākamo reizi viņi man nebūtu jādara, lai kaut kā tas notiktos pats no sevis. Bet vēl 100 lietas, ko darīt. Es domāju, ka 2-3 gadi ir vajadzīgi, lai sakārtotu līdz kaut kādam. Bet detailings noteikti nav tā vieglākā lieta, ko var mehanizēt. Jo visu laiku ir, katra mašīna ir citādāka, ir tik daudz visādas mazās problēmiņas, mazie risinājumi, kas jāmeklē, kur jākomunicē ar klientu. Jā. Kurš no teviem visiem tiem, ja mēs sadalām to tā kā atsevišķās frontēs, kurš tev liekas visvieglākais? Visvieglākais? Jā, droši vien pašapkalpošanās mazgātava. Pašapkalpošanās mazgātava ir mans labākais bizness, jā, šobrīd. Tādā ziņā tur tikpat kā nav vajadzīgs cilvēks. Bet arī tur ir tavs telefona numurs. Ir mans telefona numurs, bet viņš zvana vienreiz pa 2 nedēļām. Tur neviens neslimo, neviens nevar pazvanīt no rīta, ka es šodien nebūšu darbā, jo man ir... man ir svarīgākas lietas jādara. Bet tur, kur nevar tā teikt. Man visi tie biznesiņi ir ar cilvēkiem pārsvarā, bet tur, kur ir cilvēks, tur ir kaut kādas attiecīgi problēmiņas. Tur ir cilvēku darbs. Robots, kas ir automazgātavā, viņš tomēr ir robots, viņš prasa mazāk pūles. Viss ir izdarīts tā, lai tev pašam tikpat kā nekas nebūtu jādara. Tas tiešām tādā ziņā ir pasaka, jā. Kā domā, nākotnē varēs robotiņu pulēt mašīnas? Es domāju, ka nē. Gan jau, ka kaut kā tas būs, bet... Pulēt, es domāju, es redzu pulētāju. Manā detailinga tajā, es domāju, vēl karjerā, kas būs. Domā, nebūs? Es domāju, ka nē. Kas pulē mašīnas? Gan jau, ka būs, bet es 10-15 gadu nākotnē es neredzu. Tu neredzi? Latvijā neredzu. Ne. Latvijā varbūt ne. Es gan redzu. Pulēšanas redzu. Plēju līmēšana. Jo nevienīgi tā nav kaut kāda šķidrā plēju, ko uzpūš virsū. Bet pulēšana, es domāju, tehnoloģiski tas ir iespējams. Kas tad tev ir? Tev vienkārši noskanē mašīnu, tur mainās pats robotiņš izvēlās tur kaut kādu ripiņu. Nopulē, noskanēja rezultātu, un beigās viņš jau ņem vērā, kāds tas ir. Es neesmu pētījis. Es domāju, ka tehnoloģiski tas ir iespējams. Tas vienkārši šobrīd noteikti neatmaksājas. Tev varbūt tās nezinu, kādu miljardu. Plējas noteikti nē, es nezinu, tur ir 100.
Nu, plēvi es redzu tikai, ja varēs uzpūst viņu. Nu, kā šķidro plēvi. Tā līmējot. Tāds vispār esot parādījies. Ir, jā. Bet neesmu iedziļinājies tātad pa visiem šitiem. Ja jau vēl nav dzirdēts, ka visi to dara, tad kaut kas vēl nav laikam līdz galam. Tāpat Es biju par viņu painteresējies. Viņu pagaidām izmanto kaut kādu sarežģītu detaļu aplīmēšanu, kā restē, piemēram. Tu uzpūt virsū, jā, un jo tās, viņš pirmkārtām ļoti dārgs. Un jautājums, kā tu vari, piemēram, dārgāks par restiem. Iespējams, jā. Un vienkārši restē nav, teiksim, tā kā kaputam ir liels līdzens laukums. Jautājums, kā viņi ir uzpūst vienmērīgi uz tā plakanā. Jo pat plēvēm ir tā, ka plēvēs tur peld, kaut kādas līmes tur ir izspiedušās, kaut kādi defektiņi ir, un tad iedomājies, kā ir ar aerosolu. Cilvēki jau ir grūti nolakot mašīnu, lai tur nebūtu defektu, un tā plēvi. Tas tā, zem jautājuma zīmīts. Plēve ir super sarežģīta lieta. Tas noteikti nav. Jā, tas ir tā bišķi vieglāk kā tā krāsošana, bet arī ir ļoti, lai to izdarītu kvalitatīvi, nav viegli. Nav viegli noteikti. Un, jā, es domāju, viegli ir tas, ka tu uzlīmē tev tur, piemēram, nezinu, kaut kāds grūzes palika apakšā vai vēl kaut kas tev. Var arī to plēvi noplēst. Viņa vienīgais naudu maksā, viņa noteikti vairāk nekā laku. Vai jā, arī pārpūst vai krāsas. Pastāstīt par tādu. Es vienreiz biju tāds, vienam Rolls-Royceam līmējām, tad par to A-pilāru es jau to stāstīju. Un tad Rolls-Royce, viņam A-pilārs, tad tu vari iedomāties, cik garš ir lielam Rolls-Royceam. Un no rīta viss izdarījuši pēc labākās sirdsapziņas. No rīta aizējām un pēkšņi uzradies. Ar skaidru acienu. Matiņš, sarkans no kaut kādas lūpatas vai kur, un mašīna melna. Jāplēš nost. Tur tās Rolls-Royce slavenās svītras. Kas ir ar roku uzvilktas. Un sāc domāt, mašīna nonāks nost? Vai vēl nenonāks nost. Zin, tur sāc zvanīt, bet ne, man tas kaimiņš krāsotājs, viņš bija bijis uz apmācībām. Viņam teica, ka tur ļoti stipra saistviela ir vispār tām svītrām, ka viņas nevar. Nenonāks nost. Nenonāca? Nē, nenonāca. Viss bija labi. Bet ņēmāt nost, dēļ tā viena matiņa? 4,5 metri plēvis uzreiz. Zin, kā tu met miskastē, ne tādu vienu gabalu. Jā, tāpēc man liekas, ka tāpat kā pulēšanā, arī plēju līmēšanā cenas ir dažādas tirgu. Un vienkārši, man liekas, tev ir jāierēķina iekšā, ka šādi gadīsies. Un, neviens nekad nenovērtē to, kas vispār ietilpst mums pilnas aplīmēšanas cenā. Viens liekas, wow, es tur zinu aptuveni mašīnas aplīmēšanu 4 un vairāk tūkstoši, un tev taču no katras mašīnas tur pelna noteikti, zin, tur. Bet mums tā tad ietilpst sagatavošana, mazgāšana. Mašīna vai jauna vai lietot, arī jauna mašīna mēs 3 stundas 4 mazgājam visu rotiņām. Tāpat kā tas šķirbiņi, tev visam mālu jāpāriet. Tāpat viņas transportējot ir apšrakstīts, kaut ko nostāvējuši, kaut kā pirmais solis. Tad ir pati tā uzlīmēšana, samaksāt meistaram, visu pabeigt. Tad ir telpas, tad ir viss tomēr garantija. Jo mēs neesam tie, kad kāda detaļa aplīmējās, mēs nestāstam, ka klients jūs tur nepareizi esat braucis vai nepareizi spiedienu. Atlīmējās. Tā tad mēs esam vainīgi. Jūs esat samaksājis. Pat jau varbūt tās, vai jūs neesat vainīgi, mēs bet jums ir iekļauts. Vainīgi, bet jūs pat tādu naudu gaidat, ka tomēr jums tā plēve turēsies. Mēs tur neejam meklēt, aptuveni. Nē, jūs vainīgs. Protams, ja redz, ka akmens ir izsits caurumu un sagājis ūdens, tad ir cits stāsts. Tad ir viens. Bet tad arī viss tas ietilpst. Tad ietilpst viss, kā jūs teicat, telpas, mārketings, kas noteikti nav. Kādam tie video visi arī, kas jāieliek, un tas viss jānodrošina. Un tad mums ir pirmā mazgāšana, kas ir tā arī ietilpst cenā. Vēlreiz atbrauc kādam, viņa jānomazgā, viss jāpārbaudā. Tas ir diezgan liels pakalpojumu tāds. Jā, man tieši tas, ko es saku, man liekas, ka tev tajā cenā ir jāiekļauj iekšā arī risks, ka tev kāda, jo jebkurā gadījumā kādai mašīnai būs tā, kā tu saki, ka būs jāizmet tā detaļa ārā. Un, ja tu esi savu cenu izrēķinājis, piemēram, man uz mašīnu aiziet 11 metru plēvis, plēvi maksā tik, es paņemšu tik. Uz mašīnu neaiziet 11 metri, būtu kādu maziņu. Uz 11 Porsche. Varbūt, jā. Es kā piemēram, 11 metri, tā tad es ņemu šo cenu, pielieku klāt savu darbu, tur vispārējās, un tad jau rodās tā problēma, ka pēc tam cilvēks, viņš ir ierēķinājis iekšā tikai to, un tad atnāk tā mašīna, ir kaut kas atlīmējies, viņam jau nav par ko pārlīmēt, jo viņš tam ielicis iekšā cenā
to, ka tas tā var notikt. Un tad ir tas, tu pats vainīgs esi. Jā, atceries, Tur ka mēs bijām Vācijā. Es tev teicu, ka man jau no 3 dažādiem cilvēkiem par vienu mašīnu tāms prasīs aizbraukt satāmai mašīnu. Tā kā pateica cenu, viss, cena tik, cik ir. Man saka, tas piedāvāja tik, viņam tas piedāvāja tik. Es saku, kur ir mana cena, tik viņi ir, tik mēs darīsim. Beigās, viņam ja es biju piedāvājis, piemēram, tur tuvāk 4000, viņš rāda, ka kāds ir nosvītrojis, uzrakstījis 220. Es tam klientam, 2200. Es klientam stāstu, tu esi nopircis mašīnu par 120,000. Es tavā vietā nevestu. Tā ir reāli, kaut kas tur nav kārtībā. Es neuzticētu mašīnu tādiem. Tā nav cena, par kuru to varētu izdarīt labi. Es saku, un tiešām to es gatavs darīt, lai tikai dabūtu to lētāko cenu. Es saku, tad varbūt tev nevajag vienkārši aplīmēt to mašīnu. Brauc, būs daži iesitumi. Ja jau tev tas ir tik, principāli, viņš ir gatavs nedēļu visai Rīgai zvanīt un caur visiem pazīstamajiem jautāt, jo redz, viņa draugs pazīst un mēs to darām, tas man liekas galīgi garām. Un es arī tā, tur ir tā nauda. Manuprāt, tas ir stulbi, kad kāds parāda, kur ir šī kantora tāme, izdara lētāk. Tas ir tā, kā ir. Skaties, piemēram, ja tas cilvēks piedāvā stipri lētāku to cenu, viņš kaut kur ietaupīs. Jautājums, viņš ietaupīs uz savu rēķinu, vai viņš to mīnusu paņems uz savu rēķinu vai uz tavu rēķinu? Bieži vien klientam viņam kāds pateicis, jāplīmē mašīnu. Viņam vienalga, viņš pat nepaprast, nekas tā būs pa plēvi. Šobrīd var nopirkt 400-300 eiro ķīniešu plēvi. Par to var nopirkt treniņu plēvi. Viņa normāli līp. Uzlipinās ir nepamanījis, ka kas. Jā, un tu tikai sāks pamanīt pēc gada pusotra. Jo šobrīd var nopirkt, piemēram, treniņu plēvi. Man liekas, dabūt to plēvi nost. jo tagad es arī ņēmām vienai mašīnai nost plēvi, kur pirms 10 gadiem uzlīmēts, nezinu, kas tur. Pirms 10 gadiem? 10 gadu nobraukās plēvi. Kaut kas ap to. Tur viss nāk krāsa. Tad kāda jēga to mašīnu bija aplīmēt? Labāk viņi būtu nodauzījusies. Te jau ir tas stāsts, jāpārkrāso pus mašīnu. Kā plēvē ir, viņa plīma nedrīkst būt pārāk stipra, viņa arī nedrīkst nākt vaļā, ka vajag to vidusceļu atrast. Un te ir tas, tu jau mašīnu līmē nav tikai keramiku, ka tu liec keramiku mašīnā, tu reiķinies, ka viņi tur, piemēram, gadu pusotru, viņi tur turēsies, pēc tam, ja kas vēlreiz nopulēšu, un uzliks pa jaunam vai arī neko nedarīs. Bet plēvis, kad cilvēki liek plēvi, viņi jau reiķinās, ka viņi to plēvi tur turēsies 3-4 gadus, vai ne? Nē, es domāju, tas ir pilnīgi normāli. Jā, tas ir normāli. Un vienīgais, ja tev, viņi arī turās, ja ir labi izdarīts, es redzu ikdienā tās mašīnas, jo man ved viņas mazgāt. Tad es redzu tās mašīnas, kuras mēs esam aplīmējuši 3 gadu atpakaļ. Tur viss ir vēl joprojām superīgi. Klienti brauc uz ProBro un viss notiek. Es arī braucu ProBro. Vienkārši tas, piemēram, uztais to mašīnu par 2200, un viņš jau to mašīnu saņem. Viss jau ir kārtībā. Tajā brīdī ir labi. Un ilgtermiņā tas var... laba plēve nevar maksāt 500 eiro. Mums tēt nesen atveda vienai mašīnai 2 durvis pārlīmēt, kur kaut kas bija šaizīt, un mēs vienkārši sakam, pielabosim arī pārējo mašīnu. Mēs skatāmies, un visu mašīnas sagriezt. Tā sagriezt, kad... Ka ir līmējot virsū, ir ar roku griezts. Roku griezts, un viss ir vienkārši, es saku, tā mašīna rūsēs drīz. Tur metāla detaļas jau tā kā krāsa lobās. Tā kā caur krāsu izrauc cauri, ar nazīti? Nē, sagriezta krāsa, bet, protams, ka viņi tur jau kaut kur ir sākusi. Labi, šī vēl viena lieta, par ko es toči gribu parunāt ar tevi. Es zinu, ir cilvēki, kas, piemēram, man ir mašīna, es gribu aplīmēt, un es gribu, lai man obligāti būtu uz poltera izgriezt detaļas. Bet, mana pārliecība ir tāda, ka ir cilvēki, kas māk griezt ar rokām ārā, nesabojājot, ka viņi var uzlīmēt pat labāk nekā, ja būs uz plotera izgriezt. Ko tu par to teiktu? Nav problēma. Jebkura mašīna var aplīmēt arī no rokas. Vienkārši ar ploteru strādāt ir ātrāk, to formulu sagatavot. Bet jebkurš jums var stāstīt, ka viss tiks griezts tikai uz ploteru, bet realitātē tā nav. Tāpat vienmēr kaut kas tiks piegriezts uz mašīnas. Vai vajadzētu satraukties par to, ka ir kaut kādas detaļas, kas nav? Es saviem līmētājiem varētu, un kā rāda tajos video šejienes, neiegriezīs viņš tajā mašīnā. Viņam roka ir
Nu jā, tā var sakot, jā, cilvēks to māk darīt, ja nevajadzētu satraukties ne? Par to, ka kaut kāda detaļa nav izgriezta ārā uz plota. Bet tu plēvītē iegriez tik, ka ne līdz krāsai, un tad viņu noplēst, to pēdējo gabaliņu nost. Tas ir rociņi nenotrīc. Bet ne visiem, bet citiem rociņus notrīc. Protams. Jā. Roka darbs ir roka darbs, bet kaut kur kaut kāds, lielums vienmēr tiek darīts ar ploteru, lielākais darbs. Bet, lai mums īstenībā viena tēma vēl par ko var parunāt, ka Latvijā detailings ir super augstā līmenī. Treku mēs bijām Vācijā, skatījāmies arī kā mašīnas, kas dažas ko ieraudzījām, kas ir aplīmētas. Ja mums Latvijā atbrauc cilvēks un prasa... Tas būtu defekts, pa garantiju būtu jāmaina. Vai jūs aplīmēsiet apkārt maliņām? Kad nepatīk aptuveni, es saku, maliņai apkārt nebūs pareizi aplīmēt. Viņa atlips bieži vien, kur maliņa nav apaļa, bet kantas, nav jēga to darīt. Viņa nolips nost un būs pēc tam jāgriež nost, bet, tik ļoti, cik mēs slēpjam tās kantītes, lai nekur neredzētu. Tā Eiropā nekur nedara. Vienmēr ir standarta priekšizgriezumi, un tos arī met virsū. Kā ir, tā ir ar 100 robiem. Es skatījos, vienkārši nesen atnāca viens Ferrari, kur ir lielais kapats, kur vienkārši mēs paņemtu 1,80 m plēvu, uzlikt vienā gabalā, tur kapats uztaisīts no 5 gabaliem kapata vidū, vienkārši, pa katru šuvi ir salaidums, kur ir netīrums stāv iekšā, Jā, man arī liekas, ka Latvijā ir detailings, kad ceļšķi pulēšanā, kā reāli, man liekas, pat pārcenšās vienkārši. Mēģina visu tur katru. Es citur neesmu redzējis, ka tā dara. Video ir viena lieta, bet dzīvē, kas skatās. Sākumā, kur, labi, šobrīd es teiktu, paņem vienkārši, paņem krūtāko pastu, labāko mašīnīti, labāko ripu, un tu vari to, ko tu tur beigās ar sūdīgiem aparatūru darīs 2 dienas, tu tāpat var izdarīt vienā dienā. Un, ja tev ir īstā šitā, īstie visi materiāli un instrumenti, tad tas viss arī ir daudz vieglāk. Jā, es starp citu vakar runāju ar vienu pulētāju, un mēs, mans skatījums ir, kad detailingā, ja tu gribi pelnīt naudu, tev jāmāk ne tikai labi darīt, tev jāmāk ātri darīt. Jā, tad tu paņemsi par pilnu pulēšanu tur 650 €, un to darīs 3 dienas, un izdalīs uz tām 3 dienām. Tad tev tur jāsamaksā nodokļi, elektrība, telpas, jānopērk pastas, tad tu tur esi pa nulēm izbraucis. Jā, tā kā ātrums, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Tāpēc es arī runāju ar Kristapu, kurš buktas vēl kā ārā sen labi to dara. Viņš tieši to pateica. Es jau ka viņš ir sācis labi pelnīt tajā brīdī, ka to bukti, ko viņš agrāk vilka visu dienu, ka tagad viņš to var izdarīt pa pusstundu. Un tajā brīdī... Jā, liekas labs biznes, ja man buktētājs atbrauc, viņam iedod vienu mašīnu, otru mašīnu, viņš brauc pusdienā prom un 5. Jā, bet ne visu to var izdarīt. Bet tas ir, viņš tā māk. Cik viņš ir stundas ieguldījis, lai tā iemācītos. Tas nav tev iziet kursus tur pa nedēļu un 2 un pēc tam šitā strādāt. Tā nebūs tur gadi paies, lai tu varētu tādā tempā taisīt un prasīt tādu nav. Jo principā viņš jau paprasītu tikpat cik cits, bet cits varbūt tās to taisīt 3 dienas. Un tu jau esi priecīgs, ka viņš tev izdara to visu pa pusdienu. Mums, piemēram, vakar arī bija viena mašīna, kur reāli bukta, kur likās, ka nevarēs izvilkt alumīnija durvis, ko buktētājs nedeva garantiju, atbrauc. Viss ideāli. 2 lielās buktas, tur bija tā, ka klients ļoti negribēja. Viņam jau bija sataisīta tām, pārkrāsot tur pussānu, viņam bija 2 buktītes dēļ tā, Viņš negribēja, lai viņam tiek krāsot mašīnu, viņš bija gatavs, ka to bukti izvelk un nedaudz piepunkto to vietiņu, tur tāda kantīte. Tas ir foršāk nekā tam nokrāsot detaļu, un viņa, piemēram, tonas nesakrīt. Jā, un tas arī izdevās, viņš teica, man nepatīk, tomēr būs pārkrāsot pus mašīnu, jo jālaiž iekšā abos spārnos, abas durvis. Tā kā... Es atceros, ka man bija mašīnai pēc apdrošinātāja. Bija apdrošināšanas gadījums, vajadzēja pārkrāsot kaputu priekšēju. Es aizbraucu pakaļ mašīnai. Es saku, bet tā krāsa reāli nesakrīt. Viņi man paziņoja, ka tas bija tuvākais, ko viņi varēja dabūt. Es tā paņēmu tā mašīnu, aizbraucu projām. Es domāju, ne jau pirmo reizi. Saku, man rekordi citā vietā es pa savu naudu krāsoju, tur trāpīja. Toni un šitā netrāpīja. Es zvanu apdrošinātājiem, stāstu situāciju, aizbraucu pie viņiem. Es saku, kā tev izskatās? Viņš saka, nav labi. Labi, viņi pēc tam, es nezinu, ar kuru reizi viņi dabūja īsto krāsu virsū, bet man jau tas bija, man tur vienkārši bija saskrāpēts kapats, man nebija pat buktas, man vienkārši tur bija 4-5 slāņi ar krāsu. Labāk būtu
izvilku, labāk būtu tur piepunktējis viņu un tādā veidā. Jā, šobrīd arī bieži vien klienti izvēlās. Viņi gan kaut kur saskatījušies tos ārzemju video, kur man liekas, ir samontēts, ka tu tur uzliec ar zīmolīti, tad tu tur paslīpē, un pēkšņi izskatās viss kā īstenībā. Tas ir Photoshops, tas var pateikt, nekad tā nevar izdarīt. Klausies, vienu brīdi bija salvetes, tirgojās tāds, un man cilvēki reāli prasījums, ir tās salvetes, ar ko švīkas aizverē? Tu vienkārši to video uztaisi, kā paņem. Mēs sūtam, kā pasūtam krāsas zīmolīti. Mums katru dienu brauc 2-3 zīmolīšiem pakaļ, jo mums automātiski mašīna pulējās, kur nav jauna. Pēc viņa numura tiek pasūtīts krāsas zīmolīts pēc, ar krāsas kodu īsto, un lai būtu mašīnas krāsa, jo, katrai mašīnai ir dūri kantīti, varētu būt kāds skoliņš, vajag piekrāsot. Mums ir milzīga kaste, kur ir iekšā tās krāsas, citreiz var piemeklēt kaut ko, citreiz izšķirojam, bet es vienmēr saku, mēs nekad, kāpēc kapatu maksā pārkrāsot tik, cik maksā? Tāpēc, ka viņš ir viss jākrāso, lai būtu ideāls. Nevar, ar mazu zīmolīti brīnums, bet internetā ir video. Jo arī, pirms aplīmēšanas atved nosist mašīnu un domā, ka mēs brīnums sataisīsim. Ziniet, tur 100 punktiņi ir, tur būtu jāiegulda 3 dienas, lai to visu kāds, tur tādai pacietībai katrs punktiņš prasa tur 10-15 minūtes. Un tad ir bijis. Tad es šobrīd man atbrauc mašīna, kur ir 100 un vairāk tūkstoši noskrējiens. Es to visu stāstu un es saku, ka vienkārši nopulējam, uzlīmējam zem rokturiem. Būs labs rezultāts. Nav vairs ko sargāt. Es tur neiešu no cilvēku mēģināt dabūt to naudu par to plēju. Es redzu, ka nav vairāk. Ko glābt, jā. Nav vairs, vienkārši nav. Es arī pats sev, ja es nopērku mašīnu, kur nav jauna, es tur nelīmēšu. Klausies, es biju nopērcis savu Z3, tādu vasaras mašīnīti, un viņam nevar dabūt detaļas baigi. Un es izdomāju, ka man jākrāso kapots, ka es gribu dabūt veco krāsu nost. Tur nebija viens slānis, tur bija vairāk slāņi. Es biju sadzirdējis, ka var nopirkt Latvijas ķīmijā krāsu noņēmēju, tur uzlikt virsū, tur uzklāt plēju pa virsmu, viņi tur pastāv un nonāk viss krāsu nost. Ir arī video tādi YouTube. Nopirkt krāsu noņēmēju, čāri tur 3 dienas nojājās. Krāsu nedabūju nost, pēc tam ar roku slīpēju, man tas kāpats 900 eiro izmaksāja. Vienkārši dabūt veco krāsu nost, un dabūt lai ir tikai viens slānis ar krāsu. Tāpēc dažreiz varbūt tās labāk ir, pirmā kārtā sākumā plēju uzlīmēt, un pēc tam jāpiepunkto. Klausies, cik daudz zvanus dienā tu saņem? Tas sāpīgs jautājums. Sāpīgs jautājums. Nerunāsim par to. Nē, varam parunāt. Telefons ir instruments. Telefons ir instruments, jā. Tas arī viena no lietām, ko es gribu atrisināt. Te man bija kā šobrīd vēl ir viss pārdusēts uz manu telefonu, arī detailing telefons. Un, daudz visi arī attiecīgi darbinieki zvana, bet daudz zvana. Vai tas ir tas, ko tu gribētu deleģēt? Jautājums, vai var? Es gribētu, bet es vēl neesmu tam gatavs. Neesam gatavs. Tā kā, jā. Liekas, ka es esmu visgudrākais un viss izdarīšu labāk. Bet, šobrīd tā bilde ir manā galvā, visa kopējā manā kalendārā. Un, pats arī to visu regulēju. Bet telefons zvan. Tā, ka es sievai vakarā aizēju, saka, ka šodien bija darbīga diena, un tas, kad ir darbīga diena, tad, kad tu pēcpusdienā nevari pēdējo iPhone atmiņā ieraudzīt, kas tev ir zvanījis no rīta. Tā ir darbīga diena. Okay. Tagad palielinājās, man liekas, pēc update kaut kāda atmiņa, ka tur pat vakar. Es nezināju, ka ir ierobežojums. Jā. Ok, un no brīvdienās var atslēgties? Brīvdienās es šobrīd atpūšos, nestrādāju. Varbūt sestdienas rītā iebraucu darbā, jo mazgātavu strādā. Kāda atdošana ir, bet es arī šobrīd ļoti izbaudu. Ko dara, lai izveidinātu galvu? Es daudz sportoju vispār. Spēlēju basketbolu, spēlēju padltenisu. Tas ir tas brīdis, kad var nedomāt par darbu, vai ne? Jā, tas riktīgi. Nevar staigāt pa laukumu ar raketu rokās un domāt par kapatiem. Atslēdzies, jā, un tas ir tāds. Protams, es tam citu visiem ieteiktu darīt. Grūti, protams, sporta laikā tu par neko nedomā, jā, tas ir tāds moments, bet, kad seriāli paskaties kaut ko, ar bērniem pavadu laiku, tas ir kā var.
kā var atpūsties. Bet, šis ir jāuzlabo. Un tādā ziņā šobrīd aizbrauc ceļojumā, un tad tu esi darbdienās. Pa dienu no 9 līdz 7 to vēl esi darbā par vienu roku. Man ir ieteikums, vajag braukt uz citu laika zonu. Zini, šeit ir rīts, tur jau ir vakars. Es tev stāstīju, ka es pēdējo reizi biju Āfrikā, tur vienkārši telefons nedarbojās. Tad... Arī opcija, ka zonas nav. Jā, tāpēc tagad uz Jāņiem, piemēram, Ziemassvētkos sanāca ļoti forši tās brīvdienas. Jā, tad arī aizbraucām ceļojumā ar ģimeni, forši atpūtāmies, neviens nezvanīja, bija baigi labi. Tad Jāņiem arī visiem džekiem to nedēļu dod brīvu. Varēs saisties gaļu. Aizbrauc ceļojumā un tad vienkārši atpūtīsies. Un tad tā tas tikai strādā. To es iemācījos no savu draugu, ka viņš rūpnīcu slēdz ciet, tad, kad viņš brauc ceļojumā, un tad viņš var atpūsties. Jo savādāk, ja visi strādā un viņš viens mēģina atpūsties, tad ir tāds... Mums tās nepateicīgs biznes, ka mūsu sezona ir vasara, kad Latvijā ir skaistākais gadlaiks, kad visvairāk ir jāstrādā. Bet, pie godīgi, man šogad likās, ka ziema būs vieglāka, bet nebija. Man ziema bija tikpat traka kā vasara. Un varbūt nebija tā, ka vairāk bija tas, ka tev vairāk bija jābūt kreatīvam, kā visu nodarbināt. Atkal attiecīgi kaut kur bija jāmeklē klienti. Šo likās, ka es to sakārtošu, mājaslapu pa ziemu izdarīšu, tur to izdarīšu, tā arī pavasaris sākās, mājaslapa vēl nav gatava, kur man jau top gadu. Okay. Tā kā visiem atvainojos, ka mums nav forša mājaslapa, mums jau ir viņa gandrīz gatava, man ir pēdējās korekcijas jāievieš, būs beidzot mājaslapa arī, kas pusi no visiem zvaniem man vienkārši vajadzēs pateikt, nevis rakstīt kaut kādas piedāvājumus, bet pateikt, lūdzu apskatieties mājaslapā, tur viss ir. Tas es sen tādu gribēju izveidot, lai tā būtu. Un vispār tas ir baigi grūtais process. Jā, es atceros, tu pirms mēneša teici, ka tu 6 no rīta vēl pēdējās, vai pirms pusotra mēneša teici 6 no rīta vēl pēdējās detaļas pielikt klāt. Tagad atkal es paskatos to gala versiju, un man atkal liekas tas, kas man pirms tā mēneša likās labi, tad atkal kaut ko liku palabot, bet nav īstenībā neviena tāda baigā paraudziņa, no kā paskatīties, un es gribēju šoreiz izveidot tiešām tādu, lai ar viņu būtu viegli strādāt. Jā. Un to var izdarīt tikai es, un man to vajag daudz laika, jo man to vajag, un tad tur arī kā detailingā, detaļas. Nav, ja tu pa dienu visu laiku risini tikai tekošās problēmas, tad tādas lietas tu var darīt tikai vai vakaros vai brīvdienās, bet tā spēka ir tik, cik ir, un tā, jā. Tad ir tie džeki, kas atkal viņu programmē, tad viņi nobremzē, tad es nobremzēju. Tā mēs tur kaut kā bremzējam jau diezgan ilgi. Gan jau būs labi. Mums ir mājaslapa, bet viņa nav forša. Nav forša, jā. Tagad būs forša. Super. Vai arī mājaslapā varēs, vai tur ir atvēlēta vieta, kad var pieteikties pakalpojumam? Nē. Tas nē. Varbūt es tev ideju pasviedu un tev vēl atbīdīju uz priekšu no projekta. Tā kā nav, mums tas nav tik, man novērtējot katru projektu, es tam redzu laiku, tas nav tā, es neredzu, kā to varētu standartizēt, jā. Ir kaut kādas lietas, ko varētu, bet jā, un arī automazgātavā tomēr arī tur man saka, kāpēc jums nav online pieraksts, tāpēc, kad kopš ir visas šīs pasapkalpošanās un visi tie roboti un... Jā. Tas klientiem saloni ir tik netīri palikuši, kad mēs kādreiz vidēji mašīnai tērējam 50 līdz stundai, mēs šobrīd tērējam pusotru stundu. Ir mašīnas, kur jātīra, jo mēs to rezultātu tomēr gribam dabūt līdzīgi kā kādreiz. Jā, mēs esam palikuši lēnāk vai ko, bet man bija laiks, ka mēs varējām dienā uztaisīt gandrīz 2 reizes vairāk mašīnas nekā, jo arī kādreiz tā cena bija krietni. Es pats nesen salīdzināju, tad, kad es automazgātavā sāku, mums iekšā ārā vieglai maksāja 9 lati, kas jau bija, šobrīd iekšā ārā parasts komplektiņš mums vieglai maksā jau 57 eiro. Un, protams, tad, vairāk tie klienti, ja ārpus kādreiz maksāja 4,50 vai 5 lati, klients brauc 4 reizes mēnesī un mazgāja to ārpusi. Tagad ārpusi nemazgā gandrīz neviens, jo, pirmkārt, negrib laiku tērēt, mums tas ir diezgan ilgi. Bet tāpat tur bitums sakrājas, dzelzs sakrājas. Jā, bet visi pie mums brauc, tad, kad jau vairs tajā robotā nomazgā. Nevar dabūt tīri. Sliekšņi ir galīgi netīri, paklājiņi ir tik netīri, ka viss ir slikti, un tad, mēs cīnamies. Un tā,
Bet arī mums pašiem, nu, kā es tāpēc blakus uzliku to pašapkalpošanās mazgātavu, kad mēs tagad esam tie, kas nevar atļauties to, viņi var aizbraukt, izdarīt tur, bet visbiežāk mūsu vidējais klients ir tāds, ka viņš reiz 3 mēnešos atbrauc pie mums un pārējo laiku viņš, protams, ir patstāvīgie klienti, kas mazgā reizi nedēļā un reizi 2, bet tie ir palikuši ļoti maz salīdzinājumā. Man liekas, tā ir normāla schēma, ka tu nomazgā robotā, un ka tu ik pa laikam tu iegriezies iekšā tāda, kā es viņu nosaucu Express Detailingu, kur tev dabūna bitumu, dzelzi nost, tailes izmazgā, salonu iztīra un... Jā, mums tas par to, kas mums vēl manā nav, pieminēja to Express Detailingu, un tad mums saskatās tos mūsu video un zvana uz automazgātos telefonu un saka, man vajag detailingu. Un tad pieņēmējs, saka, mums ir mazgāšana, salonu tīrīšana. Tad, kā, ja jūs gribat detailingu, jums, jāzvan uz detailingu. Bet to visu tur var automazgātavā izdarīt, noņem bitumu, notīrīt ādiņu. Es to nesaukt par detailingu. Tā tomēr ir vēl... Jā. Tad tomēr ir automazgātava. Tā ir diezgan forša komanda. Izveidojusies. Piekritīšu. Reāli foršs cilvēks strādā, labu humoru izjūtu. Un, kad atbrauc pie tevis, ir tāda... Gribās uzkavēties, pastāvēt, patarkšķēt ar viņiem un atraukt varbūt tās no darbiem, bet ir... Parunāt tur visiem patīk. Parunāt visiem patīk. Un ir tāds parasti ir... Es pat neatminos, kad ir kaut kāda... sarežģījumi, bet komanda saglabā tādu pozitīvu noskaņu. Man liekas, tas ir baigi forši, ka tur neskatās viens uz otru. Protams, bija, kamēr sastrādājās. Mums tur katram savi putni galvā, bet katram savi, ka savas labās un sliktās, bet ir visi sastrādājušies, teikt, tādā ziņā. Droši vien citi gribētu zināt, kā var atrast tādu komandu. Un noturēt viņu. Zini, kā, citi jau staigā tur. Tā, ka tu, no manis neviens prom neiet tā. Jā. Tā kā tie, kas atnāk, tie turās. Tā baigi, tas man jau ir bijis no, es nezinu, vai Rīgā ir kāda automazgātava, kur ir darbinieki, kas strādā tik ilgi kā pie manis. Jā. Kā es cenšos pret visiem izturēties, tā kā labi, tad arī es gaidu pretī. Lai no manis. Protams, ir tur. Tu jau piekasīgs, es to pamanīju. Klienti par to priecīgi ir. Klienti priecīgi, jā. Man jau nav mērķis būt piekasīgam. Man vienkārši ir, zin kā, tas, lai arī visi mēs esam baigie profesionāļi un kaut ko, bet mēs tomēr sniedzam pakalpojumu, kurš maksā, rēķins bieži vien ir ap 5000, un tu nedrīkst. Es uzskatu, ka nedrīkst nevienu. Ja, tu nevari pēc aplīmēšanas atdot mašīnu, kur ir notašķīts spogulīts vai spidometram pilīti palikusi virsū. Ir jābūt visam vienkārši ideāli. Ir jābūt tīrai, ir jābūt bez... Tad, lai to izdarītu, tas kādreiz varbūt neliekās tik svarīgi vai liekas... Jā. Bet tieši būs jau labi. Būs jau labi, bet, zin kā, tas ir... To tev droši vien visgrūtāk nokontrolēt, ja tu neesi pats uz vietas. Jā, tas ir tāds, kad man sirdsapziņa visu laiku tomēr ir tīra tikai tad, ja es esmu pats visu pārbaudījis. Jo uz katru mašīnu pārbaudīt, kā... Tev var būt klona vai robotiņa, kas brauka apkārt mašīnai. Bet tīra man sirdsapziņa, kad es esmu pats vēl visu paskatījies. Jā. Bet, tās mašīnas ir palikušas, diemžēl, par laimi. Kā teikt, ir tik daudz, kad citreiz kaut kas tāpat gadās. Zin kā, mēs jau esam varētu būt tāds robotiņš, kurš braukā apkārt tā mašīnā, kad nodā mašīna tāds piebrauc un ar super tur kaut kādu HD 4K kameru tur, un tu redzi attālināti. Viņš savu mākslīgo inteliģentu jau ir tā, ka zin pie kā tu piekasīsies, un tad redzēs, un skanēs tās vietiņas, kas nav izdarītas. Jā. Es domāju, ka tāds robotiņš nevar būt, nē. Bet, Tu nenovērtē robotiņus. Par zemu novērtē robotiņus. Jā, es tikko uzliku zāles pļāvē robotu mājās. Un stāstīju, cik tas ir forši. Es domāju, kāpēc es to neizdarīju ātrāk. Varbūt tomēr būs nākotnē robotiņi. Gan jau pie ķīniešiem jau var kaut ko tādu pasūtīt, asistenti kaut kādu robotiņu. Bet tavi čaļi 100 punktu biskas te galvā uzbāzt. Un aizsūtītu konteineru virzienā kaut kur.
Nu, tu esi sen nozarē, un tu esi detailingu redzējis tā, no automazgātavas līdz tagad top pakalpojumiem, kā plēga aplīmēšana. Kas tev liekas, kas varētu būt detailinga nākotne? Detailinga nākotne noteikti jau, ka būs plēves. Nu, tas tāds uz to iet, un viņš paliek ar vien populārāks, un arī klienti ar vien vairāk saprot. Nu, ja tomēr, lai arī kāds tur pārklājums būtu un ko, bet viņš no tevi no skrāpējuma vai akmeņa nepasargās. Nu, tad plēve tomēr reāli sargā, un tas ir tāds ilgtspējīgs pasākums. Keramika ir forši, bet viņi tomēr viņa pasargājām. Ārējās vidas kaut kādas ietekmi. Tā laka tik ļoti nesabojās, bet, būsim godīgi, viņa tik ļoti mehāniskie bojājumi, viņa neko nepasargās. Bet tā tu nevienmēr esi domājis, vai ne? Jā. vai esi stāstījis, ka tā ir ka mašīna aplibēta ar plēvi ir pūles maisiņā? Plēvis, jā, gluži tā, bet labākais piemērs ir čoms nopirka jaunu RS Audi. Viņš man prasīja, vai vajag aplīmēt. Nē, tā plēve tik dārgi maksā, tad tur katru gadu tev uzliksim keramiku, iedomājies. Tagad es skatos, viņš nodauzīts tur vienkārši no vienas vietas. Viņam saka, tev vajadzēja plēvi aplīmēt. Viņš saka, bet tu teici, ka nevajag. Jā, es saku, jā, nevajadzēja klausīties mani. Nē, būtu jocīgi, ka tu zini... Pēc 2 gadus vēlāk domā tāpat, kā pirms tam domāt. Taču ir lietas iet uz priekšu. Mūžu mācies. Kāpēc arī viens no tiem iemesliem, kāpēc es saku, ka es neesmu gatavs to nevienam pagaidām nodot, jo es pats vēl joprojām visu laiku mācos. Daudz katru dienu kaut ko jaunu iemācās. Ir jauni atkal risinājumi sistēmas, kā kaut kādu problēmu atrisināt. Es šobrīd vienkārši vēl nejūtu. Es jūtu, ja tu atstās kādam paņems algots darbinieks, kas tagad tev to darīs, es neticu, un būs 5 līmētājiem, ko darīt katru dienu. Es tomēr kaut kā cīnos ar sirdi un dvēseli par tiem klientiem. Tā ir, jā, to var redzēt, ka tu visu laiku pa telefonu risini tās lietas. Klausies, un kā ir ar klientiem? Vai viņi ir kļuvuši zinošāki? Vai viņi tā kā, ka viņi nāk pēc pakalpojuma, viņi jau tā kā, vai ir tā kā, piemēram, vai cilvēki interesējās kādu keramiku liks, vai arī kādu plēvi liks? Vai viņi tur paļaujās uz tevi, tavām zināšanām? Vispār interesē, kaut kas, ko tu liksi virsū, vai... Galvenais, lai strādā, jo? Jā. Īstenībā Latvijā jau pa keramiku arī, ir tās dārgā gala keramikas, kas tur super dod spīdums un ko, bet būsim godīgi, mums Latvijā keramika ir tikai viens rādītājs, vai viņi ir labi vai slikti. Vai ūdens tak smuki nost. Vai tak ūdens nost, un tas arī viss, kas cilvēkiem interesē. Cilvēkiem interesē, jā. Jā, bet es zinu, ka ir pakalpojums sniedzēji, kas liek vienkārši hidrofobus pārklājumus, un sauc to pa keramiku. Es zinu, ka jūs tā nedarat. Bet es vienmēr esmu dzirdējis, tu zini, ko es neesmu sapratis, nav tā keramika tik... tā kā dārga, lai mēģinātu iekonomēt, liekot kaut ko lētāku. Man liekas, kvalitatīvs produkts. Ja tu taisi pa 300 eiro, tad katram eiro ir. Varbūt, jā. Bet man liekas, no otras puses, ka tev pēc tam klientam ir jāattaisnojas, kāpēc tas ūdens pēc pusgada netek nost ir... Nē, nav tikai ūdens. Viņa, pēc zvizera viņa tāpat spīd daudz vairāk, un viņa ir tāda tumšāka, foršāka, un tas nav tikai hidrofobs. Bet cilvēks visbiežāk redz to. Bet par to paturpinot, ko vairāk, ko klients diezgan labi jau zina par keramiku. Viņš zina par to, ka pilīts nost. Jā. Man šobrīd ir daudz tā, ka atved uz keramiku, un viņi tomēr vēl nezina, kas ir tās plēves. Bet es gandrīz katrs, kurš ir atvedis pulēt un keramiku, viņš piekrīt, ka mēs viņam aplīmēsim bagžnieku iekraušanas zonu zem rokturīšana. Logas tātnes, tur bieži vien lūk. Jā, jo tas arī nav tik dārgs. Es saprotu, ja tu, piemēram, nopirksi mašīnu, tur, 5, 10, 15 tūkstoši, aplīmēt pa 5. Jā, nav jēga, un es nav jēga, nedarītu. Bet tās bagāžnieka mala, Viņi skrāpējās visiem. Tāpat zem rokturiem arī var stāstīt džeki, ka viņi nav gari nagi un ko, bet vienkārši pieskaroties pie netīras mašīnas tur. Jā, un tas ir, zini, kā tu esi samaksājis pa pulēšanu, un tev tas bagāžnieks zona pēc nedēļas izstāst tāpat kā pirms. Jā, un arī, kā mēs zinām, PPF ļoti tomēr paslēp mazos skrāpējumus, un bieži vien
nevar izpulēt zem rokturiem tās vietas. Ir baigi jāņemās tur lakā. Tur jāslīp ar smilšpapīru, bet tu noņem pārāk daudz. Noņem pārāk daudz risks. Tāpēc es esmu tādā ziņā forši ir pārdot to zem roktura aplīmēšanu, un ka tur izskatās uzreiz kā jauns. Tie mazie skrāpējumi, kas neizpulējās, viņi paslēpjās. Pirms tam bija jāklausās bieži, un jūs neesat kārtīgi nopulējuši. Kāpēc? Zem rokturiem nav izplāts. Tur, diemžēl, nevar vairāk izpulēt. Tā ir. Tas tāds, kas palīdz. Bet arī tagad jau ir atbrauc cilvēki, un bieži vien jau daudz zina par plēvēm, kur viņi grib. Arī tomēr mēs tajos sociālajos tīklos daudz jau esam pastāstījuši. Un ir cilvēki, kas skatās, un viņi jau atbrauc, un viņi zina, man vajag minimālo paku, man vajag to. Tāds. Ja vēl būs mājaslapa, un vēl to mājaslapu mēs bišķiņ iestrādināsim, vispār būs. Jā, un Klau, es tikai nesen uzzināju, ka Latvijā tagad drīkst aplīmēt lampas priekšējās. Mēs jau sen zinājām. Jā, mēnesi. Es tikai vakar uzzināju, tā sapriecājos. Mēnesi atpakaļ, jā, tad beidzot nebūs tas, kad... Tas bija. Man tas vienmēr likās, ārprāts, tur tieši tā. Skatās, es domāju, kā jau man vienmēr prasa, kādos 80% gadījumu jau viņi neviens nepamana un neliek plēst. Jā, bet citreiz... Bet, kā es saku, ja būs tāds, ja būsim godīgi, kas tam inspektoram ar to plēvi traucē, ne? Viņš vienkārši ierauga, vajag, tur sievietē likt tagad pašai knibināt. Jūs varat knibināt vai, viņai ir viss, kas ir jāizdara, jānoknibina, viņš uzlīmē, un viņa brauc nākamajās dienā likt pie mums atpakaļ. Tas bija muļķīgs likums. Nē, par tonējošām lampām. Nē, par tonējošām, bet ja tev nelauž šito te staru, jo citreiz mašīna iziet tehnisku apakaļ, kur ir dzeltena lampa, viņa knapi redz cauri, ja? Un, piemēram, nezinu, tev ir 2-gadīga mašīna ar ideālām spuldzēm un viss kārtībā plēja uzlīmē, neiziet tehnisko. Bet tas tur ar to dzelteno lampiņu un tur, nezinu, svecītēm iekšā iziet tehnisko apskatu. Tas ir forši, ka tas ir pamainījies. Jo, Eiropā ir dažas valstis, kur tas ir atļauts, bet lielākajā daļā vēl ar vienu ir, cik es zinu, liegums uz to. Tā ir forša ziņa. Var teikt, līmēt uz nebaidu. Tāpat jau līmē, bet nebūs jāplēš nost. Jo 911 Porscham, es saprotu, var nonākt ar visu. 911 luk, tur nav viegli. Jā, var nonākt nost ar visu laku, ja? Jā, bet arī uzlīmēt viņus skaisti nav tik viegli. Viņus var uz plotu izgriezt, lai būtu smuki, vai tur ar roku jāgriež, lai būtu smuki? Pārsvarā no rokas taisam. Stiepiem. Pa 2 stiepiem viņas ir. Pa 2, jā? Ok. Kā tev liekas, Latvijā tā kā atpaliek no pasaules, vai ir priekšā, vai ir kaut kā pa vidu detailīgā? Tendencēs. Vajag neatpaliekam, viss mums te diezgan augstā līmenī. Plēves gan pie mums vēlāk atnāca. Ne, viņas līmēja, jo Igauni jau uz urā tur līmēja visur apkārt. Kā Latvijā vienkārši tirgus ir maziņš. Maziņš tirgus. Mēs ar Vācijā spriedām par Latvijas tirgu. Tās mašīnas tik, cik ir, tad cik ir, cilvēki tik, cik ir, un tad, jācīnās par tiem klientiem. Ko tu redzi, kas varētu būt, kāda varētu būt uzlabojumi aizsargplēvēs? Aizsargplēvēs... Kas varētu būt? Kas viņām šobrīd pietrūkst? Jo tur visu laiku kaut kas mainās, tur parādās visās. Kaut kas uzlabojās, jā, bet noteikti, kas man gribētos, lai tomēr ir super vienmēr garantija, ka viņa nekad nepaliek dzeltena. Jā. Jo tā ir problēma, ka tā ir aplīmēta daļa no mašīnas. Tikai, ja viņa tur viss ir nolīmēta, tā nav problēma, jo tu to neredz, viņi tur pamaina tonīt kaut kādu. Nav jau tā, ka viņi paliek reāli. Jo, bieži vien arī tas, kad viss ir kaut kas, ko klients dara, vai viņš mazgā ar, kaļķēnu ūdeni un kaut ko, un tad, jā, uz valsts mašīnas tas būtu tāds, kas noteikti, jo to es redzu, tā kā nevis tikai, kur mēs esam aplīmējuši mašīnas. Es ļoti gribu domāt, ka mūsu mašīnām tā nav, bet to es redzu vienkārši, ka tomēr uz baltām mašīnām. Bet tas nevis no UV stariem, bet tieši no vides, jā? Es domāju, tas ir vairāk no lietošanas. No vides, kā kaut kāda netīruma, kas iedās iekšā tajā pārklājumā un kaut kāds zelžains ūdens, kas var iekrāsot. Es atkal runāšu par mākslīgo intelektu.
Kā tev liekas, vai viņš ietekmēs kaut kādā veidā detailingu? Detailingu? Kā viņš? Jā, varētu. Nu, bez robotiem, kas pulē. Droši vien mārketinga vienīgais. Mārketinga, jā, gan jau. Jo es tagad redzu tādus absurdus video, kur tur uz Jā, kaut kā vispār. lampa rīktīgi dzeltena. Nu, tur redz, ka tur vajadzēs smilšpapīru ņemt rokās, tur 3 soļos, 4 slīpē. Uzsmērē kaut kādu smērīti. Gatavs. Briesmīgi vispār ir tas, ka Un tu redzi, ka tur ir tik daudz sirsniņas salikts, un tu saproti ārprāts. Tas tā nestrādā. Tas nav iespējams. Nē, vispār, ka tu vairs nevari, ka tu kaut ko paskaties, un tu vairs nevari saprast, vai tā ir taisnība, vai tas ir mākslīgais intelekts. Ja tu redzi, ka video ir pārāk labi uztaisīts, tad tu zini, ka tas ir. Jo vajag to cilvēcisko kļūdu klāt, ne? Jā. Es domāju, ka mūsu skatītājiem noteikti interesētu, jo tu manā skatījumā esi uzbūvējis veiksmīgu biznesu. Un vai tev ir padoms kāds iesācējiem, vai tu saviem konkurentiem nedosi nekādas padomas? Nē, man nav žēl pēc padomu. Galvenais nebaidīties. Es tā kā darīt, un ja to darīs no sirds, tad tas arī izdosies. Mēs pa ceļam uz šajiem braucam kādreiz runājam par to, ka viens no stresainām lietām tev bija pārvākties uz lielākām telpām un bija bailes par to, vai būs viņas piepildītas. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir grūti pieņemt šo lēmumu. Un, kā klienti būtu, rindiņa ir, bet ir bailes pārvākties, jo tie ir lielāki izdevumi. Man ir tāda viena īpašība. Es nezinu, tas ir labi vai slikti, bet es bieži vien sākumā izdaru un tad domāju. Es vienmēr esmu bijis sev par attīstību, ka vajag vairāk to. Protams, ka tu par to paralēli domā, bet man līdz šim ir gājis tā, kā es kaut ko uztaisu lielāku, tā tas viss diezgan ātri piepildās, un sāk tikai iet labāk, un attiecīgi sevišķi par telpām noteikti, kā teikt, nevajag mīst kedā, vajag darīt, un nevajag pārspīlēt, bet, kā jau mēs runājām, profesionālāk vidi izskatīsies, klients jums vairāk uzticēsies, jūs varēsiet prasīt vairāk naudas, un jums tur būs patīkamāk atrasties. Būs priecīgāks darbnāks. Nebūs tā, ka tavā komandā viss labā noskaņojumā un priecīgi, un tad arī cilvēki gribēs arī pie jums braukt, vai ne? Jā, jo, zin kā, ja tev... Ja tu visu laiku sūdzies savos video, tad kāpēc, lai cilvēks pie tevi braukt, ne? Ja ir pozitīvāk attieksme. Tieši tā. Jā, ja mēs runājam, piemēram, par instrumentiem. Cik liela nozīme ir instrumentu pieejamībai un klāstam un kvalitātei, lai darbu varētu veikt ātrāk? Jo man liekas, tas ir vienot. Kvalitātei tev jebkurā gadījumā ir jābūt labai. Jā. Bet, lai uzlabotu to ātrumu vai instrumentiem, aprīkojumam labam vai instrumentu klāstam, vai tavā skatījumā, jo tu noteikti sāki ar vienu pulēšanas mašīnu vai divām, un tagad es zinu, jums tagad ir viss, ko vajag. Vienkārši, ja kāds no darbiniekiem kaut kādu instrumentu vajag, tad tas netiek atlikts uz kaut kādu laiku, uzreiz pēcam pasaka, mums to vajag, un tas tiek risināts. Vai tu esi redzējis, ka tas tiešām uzrabo ātrumu? Citas lietas varbūt kādreiz nedaudz kāds pārspīlē, kur liekas, ka to vajag. Es bišķiņu kaut bremzi nospiežu, bet pa lielam tā ir atļauts darbiniekiem, ja kaut ko vajag, tad tas arī bez manis var tikt nopirkts. Bet vai tas uzlabo? Protams, ka tas uzlabo. Ir daudz lietas. Es uzskatu, ka, ja tu gribi būt profesionāls, tev jābūt arī visam profesionālam ekipējumam maksimāli. Lai tev, katrā ziņā, ja ir iespēja, ka tas atvieglo darbu, tad var kaut kā par drusciņu ātrāk uztaisīt. Tāda lieta mums arī ir. Protams, ka var iztikt pēc daudz kā. Tur ir lietas, kas nav. Zin kā, man vēl varētu domāt tā, ka var taču aplīmēt mašīnu tur bez gaisa bunduļiem, kurš maksā 300 eiro vai, var taču visu darīt ar roku, pakačāt, vai ko, bet cilvēkam vajag to bunduli, tad vajag. Tad viņš ir pieredzis, ka viņš grib tādu bunduli un uzskata, ka tā būs ātrāk, es viņu nopirkšu. Es neiešu tur, nekur pa 30 eiro. Jā, man liekas, ja tu vari, piemēram, tev tur viens instruments, tu uzstāji, zini, tā kā sacensībās. Tev ir, piemēram, sacensība mašīna, tu, piemēram, uzliec labākas riepas, tu nobrauc apli pat tur 10 daļu ātrāk.
Tu nomaini izpūtēji, tu vēl 10 daļu ātrāk. Un tu, man liekas, ja tu saliec pa tiem gabaliņiem, pa tiem uzlaboto ātrumu, tas akumulējās dienas beigās ātrumā. Un mēneša griezumā un gada griezumā vēl jau vairāk. Jā. Nu, man visu laiku gribās, kā teikt, pa šīm lielajām telpām, kur mums līmēšanai visu laiku, tagad jau točni viņas ir gatavas. Jā, Bet, tad kondicionērs jāieliek. Kā atrodās, kur kaut kas ir jāinvestē, tā jāatrodās. Tagad ielikām kondicionieru, tad tur vēl vienā stūrītī vajag vēl vienu stiklu, vienā vajag. Bet, labi, tur ir, es teiktu, ka viņi ir jau super nopakot tā garaža. Ka vairs tikpat kā neko nevajag. Tāpat kā Rīga, jā. Rīga nekad nebūs gatava. Vai tev tomēr ir gatavs? Varbūt Rīgai vajag piemēru ņemt no tevis un kā var pabeigt līdz galam. Tomēr viens ir labi, ka ir kāds darbinieks, kurš varbūt nav tik kārtīgs tur pret savu darba vietu kaut ko kā gribētos. Varbūt kādu lieku plauktiņu, nezinu, vai kaut ko, bet tas viss tās darba process. Tad, kad tur reizē tiek darīts 7 mašīnas, tad, protams, ieies iekšā nebūs tā, ka viss būs, būs tāds maziņš darba bardaciņš varbūt. Bet dienas beigās, man liekas, mums tur ir palielam. Protams, ja darba procesā ienāk iekšā, bet arī darba procesā ir diezgan cenšamies man kārtīgs. Ļoti, kā rupi pateikt, besīgi ir bardaks. Jā, plus mums ir Mareks, kurš cenšas visu. jā, kurš ir kā piemērs. Es ik pa laikam citiem atgādinu. Es saku, kā tā Marekam pastāst, cik smukīs pa plauktiņā salikts ir. Super, jā, tādā ziņā tas... Man liekas, kad ir kārtīgi, ir arī ja es pēc sevis redzu, ja man ir kārtīgs darba galds, man arī ir kārtīgāks prāts. Es, piemēram, apsēžos, man viss stāv vietiņās, bet es arī, protams, bardaku sakrāju. Un tad es apsēžos, un es nezinu, no kura gala sāk, ko darīt, ko man izdarīt pirmo, ko izdarīt otro, bet tad, kad viss ir sakārtos, tad ir tā sava foršāta sajūta, ka tu vari mierīgi strādāt sakārtotā vidē. Jā, es jau pagājušo svētdienu sakārtoju kabinetu. Kaut kā sanāca tā, ka braucām, vajadzēja braukt, bet vajadzēja iebraukt darbā ar ģimeni, un sieva teica, ka viņi var aizbraukt viena. Es teicu, man tur jāpaliek, beigās sapratu, man ir stundiņa laiks. Beidzot sakārtoju kabinetu, kurā īsti es tāpatām daudz nesēžu. Bet... Jā, nav redzēts, jā, baigi tev. Tas krāsas tur vien tur sēž telpas vidū. Kā man bija, tu varbūt atceries, man iepriekš bija citā vietā tas kabinets. Jā. Un tēt es samainīju ploters, stāv tajā lielākajā. Un tad, jā, es kopš es aizgāju turien, es tā vienkārši atceros, ka kāds 2 reizes datoru pieslēdzis monitoram klāt. Kad nav pa dienu laika tādām lietām nodarboties. Ok, klausies. Baigi forši, ka tev atradi laiku šim, un es ceru, ka mūsu skatītājiem šis bija interesanti, jo, kā jau es minēju, tu esi uzbūvējis veiksmīgu biznesu. Tas nebija 2 dienu darbiņš vai arī ātrais, bet rezultāts ir acīm redzams. Un paldies tev par to, kā padalījies savu pieredzi. Paldies tev, Juri, ko uzaicināji. Jā, tā kā novēlu tev sakārtot, lai tev ir vairāk brīva laika. Laikam tas ir tas, kas tev šobrīd, ne brīva laika, bet lai ir mierīgāks un lai bišķiņ vairāk miers. Paldies tev. Čau. Paldies tev.